Inequality, living library seems unlikely, but it's a method for respecting our society. Living library sounds nice to me. It's a way to progress inequality. Living library seems unlikely, but it's a method. Tikko es biju grāmatu dzīvajā bibliotekā, principā tas rezultāts ir krietni plašāks nekā es biju gaidījis. Pirmām kārtām nekad nebiju uz grāmatu. Otrām kārtām bija ļoti interesanti lasītāji. Principā jau foršums laikam tajā pasākumā ir tāds, ka gan beigās sanāk tā, ka tie cilvēki, kuri nāk runāties, arī viņi paliek par grāmatu priekš manis. Šodien man bija iespēja piedalīties jaukā pasākumā, dzīvā biblioteka. Iznāca satikt vairākus cilvēkus un pastāstīt par sevi. Sounds nice to me. It's a way to progress inequality. Living library seems unlikely. Sveiki, mīļie! Pilnīgi noteikti mēs domāju, ka varam ieteikt šo pasākumu, jo ne tikai jūs varat izlasīt grāmatas, bet grāmatas arī ļoti daudz mācās no jums. Arī bija ļoti interesanti, ka protams, liela paldies visiem, kas atnāca, jo sanāca bija ļoti dažādi, no kāds varēja arī kaut ko gūt. Silti iesakām nākt uz šo pasākumu. Dzīvā biblioteka, kas būs no drīz. Inequality, living library seems unlikely, but it's a method for respecting our society. Living library sounds nice to me. Es beidzot dabūju izrunāties. Es nācu šeit tieši, lai mani lasīja, es tev teikšu tā, uz nebēdu. Mani lasīja, es tās pateikšu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cilvēki. Ļoti forši tā enerģijas apmaiņa, ko es sajūtu. Viņa bija diezgan forši. Stundas sajūtu, ka man ir sausa mute un man uzdod vēl un vēl jautājumus. Tas bija baigi forši, jo tie jautājumi arī nebija tādi formāli, kā man izskatījās, bet arī interesi. Es ceru, ka es arī kaut ko prātīgi atbildēju visā tajā procesā. Interesanti. Tas kā reiz man kā vairāk runātājiem būtu izaicinājums, būtu interesanti. Iet uzdot jautājumus. Man sauc Andres. Viena no lietām, ko es nodarbojos, ko es šodien stāstu cilvēkiem, ir dieva muzicēšana. Man ļoti patīk iepazīties ar jauniem cilvēkiem, gūt no viņiem. Tu redzēt, kādu viņi ir cilvēki. Šeit ļoti interesanti cilvēki satikušies. Un man liekas ļoti svarīgi, ka mēs komunicējam, ka mēs dalāmies. Tas ir ļoti svarīgi. To progress inequality, living library seems unlikely, but it's a method for respecting our society. But look at all those migrants, what a mess. If they just disappeared, that would be the best. And do you know what I suggest? That you talk to one of them to get it off your chest? Have you? Šodien piedalījos dzīvajā bibliotēkā, un es biju kā grāmata. Pasākums man ļoti patika, bija ļoti vērtīgi, jo cilvēki, kas iznomāja mani kā grāmatu, es varēju iepazīties arī ar viņu skatījumu. Tas bija tik ļoti dažāds. Tādā ziņā, ka man kā grāmatājai, man kā tam stāstu stāstītājai bija iespēja iepazīties arī no tādas otrās puses. Hi, my name is Linda O'Grady and I'm an Irish girl living in Latvia. Today I was part of the Human Library. Most people were quite curious as to why an Irish person would end up living in Latvia, because most Latvian people are moving to Ireland and I came the opposite direction. So I met some very nice people, had some interesting questions, and the whole thing was a very positive experience, and I've learned a lot about people in Latvia as well. Believe me, is of course in the living library. Jūs visi esat riktīgi forši, un milzīgs paldies par labajiem vārdiem, par labajiem komentāriem, un ļoti liels paldies par atsaucību un par dalību pirmajā pop-up dzīvē bibliotēkā Rīgā. Un kā arī paldies visiem apmeklētājiem, visiem tiem, kas nāca un ar interesi iznomāja grāmatas, tātad šīs interesantās personības un iesaistījās aizraujošās un interesantās sarunās. Un tiem, kas varbūt vēlējās, bet nesanāca, vai arī tiem, kas nezināja, bet tā kā vēlētos tagad, tas īstenībā ir pats sākums, un dzīvā bibliotēka noteikti turpināsies.
un taps arī nākamās dzīvās bibliotēkas, un īstenībā jau pavisam drīz, tā kā sekojiet līdz informācijai, un tiekamies jau drīzumā.